Sveiki! Esiet sveicināti jaunajā Let's Playā. Tas būs Game Development Tycoon. Varbūt esat dzirdējuši šādu spēli, varbūt esat skatījušies kādu citu Let's Play. Nezinu. Viņš man nevar vaļā. Kāpēc man viņu nevar vaļā? Teiksim, maz pārbaudīti. Man viņu var vaļā. Bet ja vienkārši mazliet ilgāk pagaidīt. Bet, protams, notiek uzkāršana. Es domāju, ka labāk būs, ja es tomēr viņu restartēšu. Manuprāt, tas būs gudrāk. Nu, lūk, tātad mēģinājums numur 2. Gaidām. Šoreiz atļausim mierīgi. Un tad mēs iekšā un ieiet uzreiz. Nu, labi, apdētojam. Kas tagad notiks? Bla, bla, bla. Es negribu, savu, new. Skip tutorials, of course. Skip tutorial. Welcome to Dave. Nu, tā, sāksim. Mums būs 30 gadu, lai uzbūvētu savu spēli. Mums jāizdomā mūsu kompānija ievākt. Sauksim kompāniju par Block One Games. Es prātā vārtu, of course, ir melnais. Džeks. Nē, es neesmu sieviete. Negribu šo tautas mats, negribu. Es neesmu nigērs, neesmu čainīders. No, širāds, jā. Mūsu sītēņš čemperis. Nu, redzēt, tie tikai 3 sloti, un tie visi praktiski ir aizņemti jau. Es aizņemšu savu veco. Viss, kas saucās Backly Games. Nu, kā redzam, es varu kaut ko darīt. Develop new game. Es varu taisīsim jaunu spēli. Es varu izvēlēties topiku. Tas ir, pagaidām man ir atvērts tikai sports, militārais, medievals un kosmos. Es varu izvēlēties žanru, actions, adventures, RPG, simulācija un strateģija. Tad es jums vajadzētu researchu. Es pagaidām varu tikai developot, neļauj researchot. Nu, tad, sports. Taisīsim viduslaika spēli. Žanrs mums būs RPG. Spēles nosaukums būs. Kā mēs varētu nosaukt? Mums spēle šeit nevar garus nosaukums. Nosauksim viņu par tā būs viduslaika romantiskā spēle, viduslaika romantiskais RPG. Nē, wow, jā, šitā mēs izvēlamies platformu G64 vai PC, tas ir kaut līdzīgi kompim, tādas 100 gadu mēs nelietam, bet, spēles sākumā mēs varētu lietot, jo, ka redzējām, viņam ir labāks market shares, lielāk procentu no marketa. Tas mēs lietosim viņu. Next. Grafiks. Text-based, tas tā kā uz tekstu, ka tur bez mazliet papīrīši, bet redzēt, tas ir lētāk, vai arī 2D grafiks. 2D grafiks, of course. Un, lūk, viņš tiek mums sāk pētīt, lūk, tā punkti nozīmē, cik daudz man tiks. Tā, tas ir RPG, un tas ir RPG. RPG engines, nepārāk svarīgs. Gameplays, arī nepārāk svarīgs, bet jābūt ļoti labam storijam. Būjazīsim uz storiju.
Nu, te ir, mēs mēnesī norījām 8000. Pēc, kur dārgi dzīvoju. Dialogu, manuprāt, ir svarīgi RPG spēlējuši. Kaut kādi, nezinu, šopi vai kaut kas tāds vispār runāja, tas level designs arī ir svarīgs. Artificial intelligence, tas ir mākslīgais intelekts spēlē. Nav svarīgs. Reku bagi. Ak, Dievs, cik daudz bagu manai spēlēt. World design, nu, pasaules ļoti svarīgs. Sound un tik. Tur var kaut vai, nezinu, atvinājos, rupi sakot, iepirst. Un grafika. Un, kā redzam, dizains man baidām labs un tehnoloģija nesevišķi. Ļoti maz naudas. Sagaidīsim, līdz viņš man nokārtos visus bagus, tad man cerību, ka man kaut ko uzlabos. Un cik tiešām ir cerība, ka kaut ko uzlabos. Un finish. Nu, lūk. Jauns topiks, jauns kombo. Great kombo, liels kombo. Lūk, nu tad tagad upgradeos, ar laiku te viss kļūs labāk, bet ar laiku varēšu arī būvēt savu engine spēles. Tad es varēšu uzbūt pats savu spēles engine un vēl visādus sūdus. Es varu izmest, ko es nedrīšu, vai arī es varu izlaist. Protams, ka es izlaidīšu, man naudas nav. Tur nauda beigsies. Nu, gaidam pirmos reviewus. Game review. Nu, ko domā par mūsu spēlīti? Ko domā par mūsu spēlīti? Nu. 7. Laba spēle no Stargamiem, tas man patīk. 5. Pīderi. Vienkārši čīderi. Viņi melo. Viņš noteikti kaut ko zējā nopirka. Viņš noteikti nopirka, jā. Normāli. 7, 5, 6, 7. Tā ir normāli. Neko tūlīt mēs sāksim. Jā. Nu, tad pastāst, ka mēs esam jauniņie. Ka mēs ceram, ka mums ir labs tur starts un ka mēs tur ieņemsim daudz farmas ātri. Nu, redziet, es jau esmu pārdevis 5,7 pirmajā nedēļā un es esmu 82. vietā. Krut, fani. Mums ir jau 35 fani. Jēj, vairāk nekā manas subscriberi YouTube šanelā. To laiku mēs varētu researchot. Jaunu topiku, protams, līdz enginam. Ko mēs varētu ņemt? Racings, fantasy, pirates, sci-fis. Of course, racings. Es uztaisīšu kaut kādu jaunu Need for Speedu. Tik līdz researchosies, taisīšu jaunu spēli. Jēj, mums ir jauns rekords. Jēj. Tas ir pozitīvi. Mēs būsim bagāti, mēs peldēsimies naudā. Lielas, tagad man ir topiks racings, un es uzreiz arī taisīšu racing game. Tātad game 2. Es vēl nezinu nosaukumu. Pick topic, tātad racings. Pick genre. Actions ar racing neiet, tāpat kā stratēģija vai adventures, tas būs simulācija. Racing simulators, joprojām es G64, jo, kā redzam, market shares ir procents no tirgus, viņam vēl ir liels. Un spēlītes augsies. Chicken race. Tā būs spēle par trakām vistām, kas nodarbojas ar drag race vai kaut ko tādu. Jā. Nu, joprojām 2D grafiks, tā tomēr mašīnu spēle. Tā. Engines te varētu būt svarīgs, gameplays ļoti svarīgs, bet te var būt sūdīgs storijas. Tā ir sacensības spēle. Tur storija nevajag. Tur storijas, come on, tas ir vistas, tas būs mašīnas, es nezinu, velosipēdi, kur tur storija vajag. Viņi vienkārši braukās. Un te dialogi arī nav būtiski, galvenais viens otram uzdirst, kāds tos lēns lohs. Come on. Level designs, tas ir svarīgs, un artificial intelligence bišķīt arī. Un cerēsim, ka šī spēle mums izdosies labāk par pirmo, jo tad jau mēs varam cerēt, lūk, man jau ir 92 fani. Jādzer, ka būs 100. World designs tas atstāsim, grafiku atstāsim, soundu pacelsim. Šitā labi world design bišķiņ noņemsim. Un aiziet.
Nu, lūk, te ir industrijas jaunumu pastāsta, kad pagaidām tas Govadors G64 kompi galīgi izsit. Jē, man ir vēl research pointi. Finish. Ai, es neizņēmu bagus. Ai, es mazliet kļūdījos un noņem savu spēlē bagus, man jau būs daudz bagu. Ak, nē. Ak, nē, tā bija mana kļūda. Man spēle būs tik bagīga. Neviens negribēs spēlēt. Researchojam jaunu topiku atkal. Cyberpunk, ko pilnā nozīmē cyberpunk. Sci-fi. Sci-fi spēle. Būs man sci-fi. Nu, lūk, kā redzams, nopelnījis 112,000 no Knight Lab. Un revievi Chicken Race'am. Nu. Cross your fingers, bastards. 5. 6. 7. Viņš kretīni. Nu, paldies Game Hero. Viņš mūs atbalsta. Viņš ir kruts. Nu, mēs joprojām researchojam jauno. Chicken Race sāk pārdoties. Ai, viņš mums laikam sēž daudz neienesīs. Lūk, kontraktu darbi. Mums ir laika piedāvās iespējas, lai piepelnītas mazliet piedāvā kontraktu darbus, bet es tev nedrīkšu. Es automātiski taisīšu 3. spēli. Es negribu vēl kontraktu darbus tā. Bet topic, tad ņemsim sci-fi. Un sci-fi mēs ņemsim kā simulācija, stratēģija. Un mēs ņemsim atkal uz tā Govadoru. Un spēlīti mēs nosauksim First Shuttle. Pirmais shuttles, un tā būs stratēģijas spēle par to, kā sacentās PSRS ar amerikāņiem. Kā viņi tur viens otru drāza, kamēr beidzot Jurijs Gagārins tur pirmais aizlidoja apkārt zemē, un tad pēc tam Armstrongs pirmais uz mēnesi aizčiloja. Jā, mēs plēsim. Jau projām 2D grafikas. Cerēsim, ka šī spēle būs mazliet pelnošāka. Tā, engine, es domāju, tik svarīgi nevajag. Gameplay max un story max. Chicken Race spēlēm sevišķi mums nenopelnās. Labi, te ir labs dizains spēlēm. Dievs, Ninvento izlaidīs savējo pašu spēļu konsoli, un viņi ir izlaiduši, viņi zinām pēc Dinky King. Kā šajā spēlē tiek lietots parodijas par īstajiem nosaukumiem. Kā redzam, es nezinu, kas ir Govadors, veiksim, Ninvento loģiski, kad Nintendo un Dinky King ir Donkey Kong. Gan jau esat dzirdējuši tādu spēli, iegooglējiet. Donkey Kong. Jā. Bet šeit būs arī citi. Es pēc tam, jums, kad viņi parādīsies, pastāstīšu, kas te ir domāt, ja jūs neatpazīsiet. Un, jā. Stratēģija spēlē dialogu nav svarīgi. Level designs to ir, un artificial designs arī. Es ne designs, bet intelligence. Pagaidām spēlēt, mums izdodas labi, mums ir tikai viens bugs šajā spēlētā. Worlds, es domāju, nebūs tik svarīgs. Sounds arī ne. Grafika. Visus grafiku. Cerēsim, ka šī spēlē mums ienesīs labāku naudiņu kā iepriekšējās divas, jo es gribu lēnām tomēr attīstīties. Atcerēsimies, jānoņem bagi pagājušais. Šī Chicken Race ienes man tikai 88, bet es domāju, tur pievienojas arī bagi. Domāju, tur pievienojas arī tas, ka es aizmirstu noņem bagus. Iespējams, ka mums piedāvās uztaisīt viņai kādu paču. Tāda iespēja arī pastāv. Tā, finish. Un rekords dizainā, Noob combo, great combo, un level up uz engine, un level up uz storija, un level up uz dialogiem, uz artificial intelligence, uz grafikas, uz sound, uz manīs, es esmu level up 2 designers, es esmu krūts, jūs tā nemākat, revievi, 6. Stargames nenodirš.
Informed gamers arī nē, tad man cerība, jo tie man parasti nodirs. 6 arī Game Hero, tad tur laikam būs tikai 6. Šāds potenciāli, tīri 6. Pēdējām līdz labākais rādītājs, jo es varu bija kaut 5, ka mums kaut kas man tā liekas. Tā liekas, uzkļūdos. Diezgan lēni, bet kaut kas ienāk. Tā, skatīsimies. Un Invento izlaidīs testu pēc pāris mēnešiem, kas ir domāts Nintendo NES. Atvainojos. Mēģināsim vēl vienu topiku. Rhythm Cyberpunk. Ņemsim pirātu, pamēģināsim pirātu spēli. Tik līdz beigsies research, taisīsim atkal jaunu spēli. Mana meitas ļoti daudz nopelnīt. First Chattel Sales. Jēj, daudz sale. Šis spēlēm ir bišķīt labāk. Tā, pabeidzām un ķeramies pie nākošās spēlītes. Tā, pick topic, ņemsim Pirate Adventure. Mums uz pirātu ceļu spēle. Platforma G64. Un šī spēlīta būs pirāti. Attas of Baltics. Šī spēle redziet, nevar spaidu A būt, jo kad 10. reizi nevar prīs. Tad tas būs Baltijas jūras pirāts. Jā, Baltijas jūras pirāts. Tā būs spēle par traku latvietis, nezinu, vai kaut ko tādu, kas ārdīsies pa Baltijas jūru vidus laikos un visus klapēs. Tas krūts vecis vienkārši. Neziet, startojam development. Tā. Engines tāda adventure spēlē varētu būt diezgan svarīgs. Gameplay mazliet nolaidīsim. Nevajag man Uber gameplay uz viņu. Stories. Mazliet arī zemē. Mazliet. Tā, ok. Ja es nesaprotu, kāpēc tik aktīvi taisa spēles, es vienkārši mēģinu uztrāpīt uz kaut ko tādu lielisku, kas man atnesīs lielo naudu, jo tā, kad, ja tu dabū 9, 10 spēli, vismaz vai miljonu, insta. Aizņemašu joku no šo izteicienu no kāda cita. Kā tik jūs labi zinat no citiem maniem video. Tā, dialogi šādā spēlē varētu būt svarīgi. Level designs ne tik ļoti. Un arī mazliet uz artificiāli, un beigās mazliet izlīdzinās. Pastīsimies, kā tas strādās. Nu ko, cik nopelnīja? First Chattel nopelnīja 107. Ja nemaldos, man projām Game History, joprojām vismīgākā spēle ir pati pirmā. Lūk, šī nopelnīja 88. Jā, joprojām pat pirmā spēlīta, ka Nightlaw. Tātad visiem patīk mīlestības spēles. Visiem patīk mīlestības spēles. Visi kādu mīlēt vēlas. World designs. Nu, tie pirāti, viņi peldēs, tā kā world designs būs svarīgi, grafika arī skaņa. Tur vispār nebūs. Tikai kā tur ūdens gar kuģi kaut ko. Atcerieties, ka es taisu kaut kādas super old school spēles šobrīd. Līdz kaut kādām Uber krutām spēlēm miljonus gadi. Man nav izlaists pat pirmais PlayStations. Come on. Yay. Un Dievs, vēl viens bugs. Nu ko. Man būs laikam tehnoloģijā jauns milestones. Nu. Jē, abos ir rekordi. Nice. Un tas arī bija great combo. Es tieši uztraucos, vai tas būs great combo. Yes. Jē, tagad visur būs otrais levels. So fucking cool. Release game. Un lūk, tātad šodien iznāk Nintendo Nintendo NES. Īstajā dzīvē. Nu ko? Sakrustojam pirkstiņus. Šis varētu būt īpašs mirklis mūsu kompānijai. 7 skaisti no Stargamiem. Tas ir jauki. Vēl 7 no Informed gameriem, un tie parasti man nodīši. 7 arī no Game Hero. Nu, mūsu līdz šim labākā spēle. Nice experience, the whole games. Tas man patīk. Nu, lūk, redziet, nāk naudiņu vairāk nekā parasti. Jau, 7. Uzreiz jau ķeramies pie researcha. New topic. Vampīri. Uztaisīsim vampīru spēli. Yeah! Un es jau izdomāju, kā viņu sauc.
Oh, yeah. Kāds man varbūt par šādu spēles nosaukumu novāks vienkārši. Kāds man varbūt nosauks. Nokillos. Aiziet jau nākamā spēlīt. Karš. Develop new games. Topics Vampire. Pick gender. RPG. Un nosaukt. Platforma. Redziet, ja es gribu testi, man vajag tērēt naudu par licenci. To es vēl nedarīšu, nesot tik krūtu. Tomēr 80k man tikai 266 ir, bet es turpināšu pie savu G64 Commodore. Un spēles augsies. Kill. Twilight. Jā. Kurš sev cienošu vīrietis atteiksies spēlēt šādu spēli? Protams, ka to bija grafiks. Tas ir RPG līdz to engines, tas vidēji svarīgs, gameplay svarīgs, un storijas questiem arī svarīgs. Es nezinu, uz kurā brīdī man atļaus researchot kaut ko citu. Man intervēs kaut kāda Karolīna Richards. Jā, protams, man ir laiciņš. Thank you for your time. You're welcome. Yay! Viņi publicēs interviju ar mani. Es būšu slavens. Jēj, viņi pastāv to, ko es jau publicēju 4 spēles un strādāju smagi pie nākamās. Es īstenībā ļoti smagi strādāju. Jēj, paldies, viņi man nav vēl veiksmi. Krūtī. Vai Ričardsa? Mums vajadzētu kādreiz tikties divatā. Jā. Redziet, hype. Mūsu spēle jau kāds gaida. Hype tas ir tā, kad... kā tāpēc tas... Man lieliskie fani, tas ir tā kā... Jūs man YouTube skatītāji gaidat manas nākamos YouTube video. Un viņi tieši tāpat šajā spēlē tas hypes ir tad, kad manas kompānijas fani gaida manas nākamās spēles. Tā, dialogi. Dialogi šī spēlē būs ļoti svarīgi. Level design šā un artificial intelligence arī nepārāk svarīgi. Tā būs uz dialogiem, viņi visi runās. Viņi runās. Piesim pie tur tā vampīra. Bļā, tu pī. Līdz tev tu pī šitā un pī vēl kaut kā. World design svarīgs. Skaņu logajā dialogu, tas skaņu vajadzīgi. World design mazliet nost. Nu ko, tur ir mīšs. Mīšs, ka es esmu uztrāpījis. Nu ko, cik nopelnīja? Nu, lūk. Šī jau ir samērā veiksmīga spēle pārēt tad Baltika Sea. Jā, man ienes visu veselu 217, teik 218, kā? Fuck yeah! Mēs būsim bagāti. Mums jau ir 277,4k. Un es ļoti ceru, ka šī spēlīt man arī ienesīs lielo piķi. Mums ir hype 9, tas priekš tik agrīnu brīži kompānija ļoti vietī. Ak, Dievs, liekais bāgs, un finish. Neienes man nevienu bagu, arī dabūs pa sevi. Yes! Nu? Rekords pie dizaina. Nu? Great combo, fuck this shit! Vienkārši ideāli. Es jūtu, ka šī spēle būs labā. Nu, game review. Aizveram acis. Es nespēju skatīties. Es neskatos. Yes! Nu, all games varēja ielikt arī 8. Būtu bijis smūgi 4 8-nieki. Bet nekas šeit spēlē. Paskatieties, kā skrien uz augšu cipari. Paskatieties! Jā, viņi ir rank 14. Tagad vairs tikai 16, bet tik un tā es nopelnīju jau pirmajā nedēļā, gan 39,5k. Tas ir vienkārši fuck yeah! Pārsteiguma hīts. Fuck yeah! Nobody's better than the black one games. Un es taču teicu, ka visi gribēs uzspēlēt spēli, kur var iznīcināt Twilight. Kam? Nē, es nesarčošu jauns tos. Topikus pagaidām. Pagaidām izsās, cik šis ir izdevīgs. Viņš uzskata, tas ir krietni interesantāk nekā uz tastatūras. Nu, nezinu. Nu, labi, uztaisīsim riskantu to spēli. Man tagad 500k.
Noriskēsim, uztaisīsim spēles taisa. Tas būs dārgi. Tagad topiks. Uztaisīsim uz Nintendo taisa. Militāro simulātoru. Jā, pa 80,000 nopirksim. Militārais simulātors sauksies kādāt nosaukt militāro simulātoru uz korķīti. Viņš nenes nekādas idejas. Oh, I have an idea. I have a very good idea. Livonija. Pieturēsimies pie Baltijas teritorijas tēmām. Livonija, jūs neatceraties jūsu vēstures stundu? Slikti puikas un meitenes esat mācījušies. Tas tā apzīmē Igaunijas un Latvijas teritoriju 12. 13. gadsimtā, pēc tam arī vēlāk, kamēr šeit uzturējās Vācu un Livonijas ordenis, kas šeit kristīja latviešus. Paldies, ka uzklausījāt vēstures stundu. Protams, ka 2D grafiks. Tā, engines tev var būt diezgan svarīgs, gameplays ne tik ļoti, storijas svarīgs. Tā. Man nav, cerēsim, ka taisīt spēles, tas bija gudi dialogi, te nebūs svarīgi, tas tā ir simulācija. Level designs ir ļoti svarīgs un artificial intelligence arī. Un cerēsim, ka šī spēle ir apmaksāsies. Sūtīs, tam arī ieggrūd 80k. Kiltīlēt, cik kiltīlēt lūganīs 250k, man nopelnīja vienkārši. Es špūšu pagāds veči. Un meitenes. Pēc nevar sagaidīt, ka man dos iespēju izpētīt kaut ko citu, kaut kas varbūt noglikojis, bet tā, ka man nav updatēts, nezinu, teorētiski vajadzētu jau tā kā ļaut izpētīt tur visādus mausus un visādus tādus drāņus. Dīvaini. Nevis tikai topikus. Redziet, cik man daudz jau research pointu. Ironojam some bugs. Ironing up some bugs. Finish. Viss pēdām ir perfektē. Nu ko? Livonija mums nopelna 6. 7. Labāk nekā es biju gaidījis. Es baidos, ka būs kaut 5-4. Bet kāpēc man nedod iespēju meklēt neko jaunu? Research. Neko jaunu nevaru. Start research. Don't forget. Okay. Man tas saka, uzreiz jau bija jāģi. Nu, lūk. Industrija, kad ir specializētas spēles, var izveidot. Man tas sen jau bija jārīsečo, es aizsēdējies maļas. Nu, lūk, es varu rīsečo target audience, tas ir kāda ir mērķa auditorija. Nu, tas spēles ir šo spēli pieaugušiem bērniem vai visiem. Krutine. Man jau ir 925 fani. Faktiši. 936. Jēj. Un tagad tur gamepad un steering wheels researchot. Es sagaidīju tā. Uzslēgsim researchiņu. Vajadzēja, bet tas arī maksā naudu. Target audience ļoti svarīga lieta. Tā tiešām ļoti svarīga lieta. Sagaidīsim, izies šī spēle. Lūk, Vena tā ir parodēta Sega, kas kādreiz. Nu, tagad viņi pārsvarā spēles tādi, bet kādreiz viņi bliezāra arī savas konsoles, kur varēja, tos 8 bitu kastītes, tās zeltainās foršās, kur varēja spēlēt, bet tagad pārsvarā viņi, es domāju, Sega jūs vislabāk zināt pēc vai nu Sonika vai olimpiskajām spēlēm. Tas, ko mums biežāk činī. Jā. Nu, es domāju, es sagaidīšu līdz Livonija pārtrauks seilot. Nevis seilot, bet, seilot. Tad arī šodienai pirmajai sērijai pietiks. Tā. Mums esam pa to laiku vēl kādu researchiņu, tiksim, gamepad. Un pēc tam, kad es taisīšu savu kostumu, Livonija ir ārā. Un ar to arī mēs beigsim pirmo sēriju.
Laikojiet, subscribojiet, komentējiet. Varbūt iesakiet kādas idejas spēlēm, ko varētu veidot komentos. Ja? Kāda veida tur, teiksim, žanrs un topiks, varbūt nosaukums. Jo, kā redziet, man ar nosaukumiem gāja grūti. Paldies par skatīšanos. Atā! Atā! Viņi man neļauj.